nāc šur, jau viens bremzes līd, nāc šur tev saka, nāc uz kātu apskatu, parunāsim pa Big Bite. Atvilka uz kātu apskatu. Big Bite kāti vai līdaku kāti? Jā, lielo zivju kāti. Par šo bišķi vēlāk. Nu ko, noķēra, jā. Parunāsim par to, kas mums šī gada tajā sortimentā priekš Big Bite jau ir sagatavots. Parunāsim par to, kas vēl būs, un parunāsim par to, kas nekad nav bijis. Sāksim no ierastām, labām, senām vērtībām. Wolfkrīgs. Jā, šis ir ilgi jau vēsturisks kāds. Jau vēsturisks, jā. Bet joprojām aktuāls, jo, lai arī pēc testa viņš ir apmēram 100-nieciņš, tad dabā viņš ir pārbaudīts arī uz 140 gramiem, un vienīgais, kas viņam pie 140 gramu full throttle mešanas parādās, kas viņš mazliet neprecīzāk sāk mest, bet principā ar viņu var lādēt arī bišķi lielākas lietas. Jā, viņš tiek galā, viņa nekas nenodod. Viņš vienkārši, blānka vairs nestrādā ideāli taisni, bet sāk mazliet peldēt, pie 40% pārslodzes. Šis varbūt ir kāds tāds, kur cilvēki, kad negribās viņam tā kā pirkt to lielo testu, bet tā kā būtu viņš drošs. Viņš ir 110-nieks priekš sekliem ezeriem. Teiksim tā, visiem mazliet ir bail no 110 gramu testa, jo gribētos 150, kas Latvijas tā diezgan liela klasika. Bet tā pašā laikā viņš tiek galā ar visām miurām un cūkām un vispārējo mierīgi, seklos ūdiņos mierīgi. Un šancē viņš foršs, viņš ir viegls un tīrais korķis. Tur viss patīk, premium segments. Jā, Wolfkrīgam mums būs vēl citi kāti arī, bet šobrīd uz vietas, kas vēl ir tas tāds, kas tas ir? Pazīst džerku kāds, zinu, ko darīt? Pušģerciņš, jā, tāds džerciņš. Nav pušģerciņš, tas ir 150 gramīgais pušģerciņš, tas ir tāds. Tas ir ar visiem tiks galā. Jā, šis ir ar to, ar ko var, teiksim, ravēt gan līdekas, gan zāles, bez liela iespējuma, spēka netrūkst viņam. Tiks galā arī ar visiem lielajiem. Domāju? Cik mums Latvijā ir tādi džerkotāji, kuriem vajag 150 gramu džerkātu? Pirkstiem varam sākt skaitīt. Tu viņus visi zini, ja? Ejam uz priekšu. Viegls, ļoti viegls. 8,4 garuma daivskātiņš Prorex. Jā, pa ļoti labu cenu. Cik viņam bija šobrīd cena? Tagad 199 eiro. Tikai 199 eiro. Kāds reāli viegls, zem 200 gramiem svarā, līdz 170 gramiem testā. Nav baigi tautās iegājies kā populārs vai vispār pazīstams, bet viņš ir viegls. Viņš ir viegls, viņam ir smuks rilsets. Varbūt gribētos mazliet garāku rokturu, bet ņemot to, ka viņš nav baigi garais, jo redz, mēs salīdzinām rokturu, piemēram, ar šo kātu viņš ir krietni īsāks. Viņš ir tāds kā 130 gramīgajam kātu rokturs, jo kātu rokturu attālumam svarīgi ir, kas tajā brīdī, kad tu lādē, cik liela ir tā svīra, ar kur to kātu lādē. Jo šis ir garāks, tev ir vieglāk mest. Un attiecīgi, ja viņš ir īsāks, tad ir jāpieliek vai nu vairāk spēks, vai vajag mīkstāk blanku, lai viņi foršāk strādā. Jā, līdz ar to arī tev rokas mazāk nogurst vakarā pēc tās copas un viss ir komfortabli. Kas mums vēl ir? Pārbaudīta BFT. BFT. Var pastaipīt, jā. Pacīnīsimies, ja? Necīnīsimies. Šī ir traka runga. Runga tāda, kas ir tiem ceļiem, kas, kā saka, konkrēti zina, ko viņi grib. Viņi grib iet sīst liels līdeks, viņi grib mest tālu, viņi grib mest 200 gramīgus mānekļus. Šim augšs ir 250, un šis kāds ir uztaisīts priekš tiem ceļiem, kas piecēr palecoties. Arī kāta garums ļaus piecirst. Jā, 9-nieks, viņš ir garākais kāds, kāda mums šobrīd no jaudīgajiem ir. Teikšu, kā ir, man patīk mazliet mīkstāk kāda. Bet ir, kas saka principiāli, lai tai līdekai caursist kādu žoklī, ir vajadzīga runga. Jā. Tad, lūk, mums te bija runga. Tā, svimbaitiņš ļoti viegls, nav svara vispār, gatoriņš. 120 gramīgais. Domāts, džerkam viņš būs pamīkstu, paņem muģīt, džerkam nevarēs iesist, bet tai pašā laikā, ja ir jāšancē pa zālēm ar vidēji lielām gumijām, super pērlīt. Vienīgais viendiļīgs, ja? Bet noteikti iesakām padomāt par šo, ja patīk šancēt ar gumijām, teiksim, līdz kaut kādiem tur 20 centimetriem, maksimums 23, un pārsvarā copējam arī ar, teiksim,
kas ir tie īstie svimbaiti. Ja? Tad šis kāds ļaus viņiem izspēlēt. Nu, jā. Tā, mēs esam nemanot nonākuši līdz gatoru budžeta kātiem. Ja? Mirāžs. Gatoru budžeta kāti, jā, 180 eiro kāti. Nu, diezgan mīksti jāsaka, ka tas no vienas puses man patīk. No otras puses, nezinu, vai man patīk tā zilā krāsa, bet, Nu, tāda viņi ir. tev cepuri zils. Un jāciņ. Un bļāviens man arī gandrīz zili. Nu, nav gandrīz zili, jā. Mazliet vieglāk mirāžiņi, ja? Un tad mēs esam, tas ir tāds, kā saka, ātri izskrējuši cauri tam, kas mums bija pagājuši gan. Un tagad mēs tā tipiņu vilksim uģīt šurp uz to pusīt. Pie maniem mīļajiem Major Craftiņiem. Tie pagājuši gadu mums bija, bet ne visi, ja? Visi, jā. Jā, nu lūk. Kas mums ir? Nu, sāksim no foršē, no niknajiem, ja? Šis ir tāds, kad, atkal priekš tiem čaļiem, kas met palecoties un kas piecērt palecoties, jo šim kātam testiņš te augšā ir uzrakstīts līdz 400 grami maks. 400 gramu velk jau uz tādu nelielu buldogu, kuru var iedarbināt ar šo kādu. Arī var redzēt, ja tā kāda ručka ir garāka, jā, lai var... Jā, un pats kāds nav ļoti garš, viņš bija kaut kur ap 8, ja es pareizi atceros. 8,1 viņš ir, jā, kas priekš Big Bite kātiem skait, viņš neskaitās garš, jā. Bet tai pašā laikā viņam ir spēks, viņam ir garš rokturs, un praksē mēs viņu pārbaudījām. Tas Major Craftam tāda īpašība, tie kāti meti. Nav obligāti vajadzīgi tās 9 pēdas, lai ielādētu labu distanci. Met arī īsie. Atceramies Major Craftam. Met arī īsie. Jā, un šis konkrētais mums bija Daisy sērijas kāds. Ja? Vēl viena lieta, ko pievērsiet uzmanību, visiem Major Craft kātiem pirmais riņķis nāk relatīvi tūs polē. Kastings polē nav nekā cita, kā vienkārši taisna ejoša auklu. Un pareizi izvietot riņķi pa blanku. Ļauj ar mīkstākām blankām cīnīties ar daudz lielākiem svariem, jo mums nav nepieciešams šis mirušais posms līdz pirmajam riņķim, kurš varētu caukrist pie lielākas zivs. Mums strādā viss kāds, tad viņš forši met. Ja tu riņķi paliec tālāk, tu taisi lielāku mirušo zonu kātam. Tu esi spiests taisīt lielāku zonu, kas nav elastīga, jo tālāk ir tas riņķis, tev divi riski pie lielām slodzēm, tev kāds var izkrist cauri, un līdz ar to tu noņem elastīgu, tu saīsini elastīgo daļu, kas tev metienam pārvirza visu uz tālākajiem posmiem. Un pie izudīšanas arī kāds, bet riņķi viņš jau... Beigās špička, ne? Pastāst kaut ko pa viņu. Lai gādā, šitas pilnīgs jaunums no Major Craft 4-uncīgais. Jā, garums ir 7,7. 4 unces, tas ir pie 120 120 grami, jā, bet viņš ir tik viegls, delikāts. Es domāju, to varētu apvienot ar kaut kādu arī pelāģiju, mazo Big Bite-iņu, kaut kādus lielākus mānekļus iemet. Tas ir ļoti, ļoti universāls manā uztverē. Pa Big Bite kātu vizuāli nosaukt ir faktiski neiespējami. Jā, viņš ir ļoti delikāts, bet rokā arī kā viņš turās. Protams, viņam arī svara nav, un redz, rokturīts arī ir uztaisīts no evas ar speciālu reliefu un te korķīts apakšā. Protams, šo vajag paturēt rokā, ja interesē tā 120 gramu zonu un interesē prēmiums. Te ir pilnīgi noteikti tāds ļoti, ļoti dusmīgs spēlētājs tirgu. Protams, arī viss augstā galva Fuji, gradzeni. Siki un tā tālāk, jā. Jā, un tad mēs taisīsim tagad baigo pārlecienu no 300-400 eiro uz 130 eiro. Bet, tic vai nē, šis nav daudz smagāks. Protams, ja mēs noliekam blakām šo un šo, te ir divi pilnīgi dažādi kāti. Te ir runa par 802 XH ciānu, bet kas šim kātam ir? Tas cipariņš uz tā kāta veikala cena 128 eiro. Pa 8 pēdas gārdu Big Bite kāta. Atkal, neskatāmies uz to, ka viņš ir astotnieks, atceramies, Majors ir ne tikai spēcīgs, bet arī met. Uģes šurp atvilka ar Majoru, un tam mēs jau strauji tuvojamies. Ja? Kas mums vēl ir šāds pats, nevis zaļš. Ja? Jo ir taču forši kādreiz atšķirties no citiem. Ja? Pēc būtības šie ir divi identiski kāti. Gribu melnu vai zaļu, abiem viņiem augšu skaitās 180 grami.
Abiem diviem pilnīgi noteikti esmu lādējis stabilus 200. Es atradīšu kadrus no burtnieka, kur mēs šo testējām ar vienkārši izvalbītām acīm. Es viņu ļoti mēģināju salauzt, man tas neizdevās. Ja? Tā, un tad vēl ir vieglais brālītis. Jā, vieglais brālītis, kurus starp citu daudz mēdz izmantot džerkā, kas negrib pārāk dārgu džerkātu, un viņš nemaz nav tik mīksts, kaut gan varētu būt, ka džerkam es teiktu, ka kā tur izskatās. Viņam augši ir 90 gramu tikai, un, teiksim, būsterīšus viņi mierīgi varētu klapēt. Jā, šie visi divdaļīgie, starp citu. Nav viendaļīgie, jā, jo Legado... Visur var ielikt, jo Legado un Days tie bija viendaļīgie kāti. Pusotrdaļīgie. Tas baigi jau neatšķirās, atvieno, bet jā. Cik daudz īsāks ir? Īsāks ir, jā. Ja mani var ielikt mašīnā, tad šo kādu pilnīgi noteikti arī var. Man pusotraddaļīgais kvalificējās pie viendaļīgiem. Jā, bet tā arī ir. Tas tad arī tā domāts. To noņemamo rokturas īsti tā, man tas nesaprotās. Un tad mēs tādiem maigiem kraulā peldējumiem esam nonākuši pie diviem absolūtiem jaunumiņiem. Daži mani draugi jau zina, ar ko es pagājušajā gadā makšķerēju lielās zivis, un ar ko es mētēju lielas lietas. Un šis ir viens no viņiem. Tas ir atkal kārtējais jaunumiņš no mūsu darbiem vai nedarbiem. Un šis ir otrs, N-Pike Plus. 200-nieciņš. 200-nieciņš, jā, N-Pike Plus. Tas, ar ko es uģi tikko stiepu šurp. Nemaz tik traki nesaliecās stiepjot šurp veselu circeni. Bremze strādāja, circenis nāca izbīlēt. Es saliecos. Labi. Nepārspīlēsim. Bet tātad, kas šiem kātiem ir forši? Punkts A. Visa mūsu pieredze Bigbaitā ir ielikt šajos kātos, jo mēs ļoti gribējām savienot pieejamu cenu, divdaļīgu kātu, nelielu svaru, jo šis kāds bez spoles bija 235 grami, un šis bija 220 grami. Tas ir priekš jaudīgiem, priekš 200 gramu testa kāta 8,6 garumā. Tas ir otrs vieglākais kāds no visiem, kas mums ir veikalā. Otrs, viņš ir elastīgs, viņš patiešām met ļoti jaudīgi. Šo kātu mums salasīja Japāņu čalis, kuram mēs izstāstījām ideju, pastāstījām par rokturu garumiem. Riņķus izvietoja Majorcraft speciālists, tur, kur viņiem jābūt, lai tas kāds būtu gan jaudīgs, gan mēstu. Un 200 grami ir ieteicamais maks dabā. Nekautrējamies, var gadīties, nevajag uztraukties. Cik tu esi metis ar šo lielākais? Es esmu metis 200 pret vēju ar piepūstiem vaigiem, jo es saku visu pagājušo... Tas ir 250 grami piepūstiem vaigiem. Bet tā niansīta ir kāda. Mēs jau arī neesmu Misters Universe, kuram ir spēks. Iespējams, ka ir džeki, kas to kāds var salauzt. Bet ne man, ne arī Zviedram, ar kur mēs kopā ķērām un testējām šos jaunos kāds, neizdevās. Jā, viņš mēģināja salauzt arī šo, jā, un man ļoti patīk tas īpaši. Man patīk viņam, tā, ka viņam bija zivs, viņš tā nevis vienkārši kā mēs piecērtām, jā, bet viņš piecērta. Jāpā! Tā ar palecienu laivā. Jā, tas ir. Kā saka, ka testē tā kārtīgi. Un viss tur labi ir. Dizainiski man ļoti patīk. Jā. Mēs esam ieturējuši mūsu zaļos toņus, mēs esam uzlikuši Fuji fazlaitus. Pie tam mēs neesam uzlikuši ļoti mazus un plānus. Šie riņķīši ir, ja paskatāmies, viņi ir gan robusti priekš tās lietas, kam ir paredzēts Bigbaits, jo salikt uz Bigbaita tādus pavisam smalkus sikus, vai jebko. Tas neiet kopā. Tas nav vajadzīgs. Bigbaitam ir vajadzīgs tas, kad viņš, kā saka, all around. Ja tev ir jaudīga blanka, nevajag uz viņas likt papīra riņķīšus virsū. Kaut kā tāda mūsu tā filozofija. Tad, kas būtu svarīgi par šiem kātiem, ko mēs esam izstrādājuši un speciāli priekš Latvijas, priekš Igaunijas, priekš Zviedrijas tirgus, ir tas, ka viņi ir cenu segmentā, kas jums pilnīgi noteikti patiks. 159 un 169 eiro veikalā.
ir ļoti, ļoti laba cena par šīs kvalitātes skātiem. Nu jā, un tad, ko es teikšu? Pārbaudīt ir pilnīgi noteikti. Tu neesi pārbaudījis. Es tāpēc vairāk klausos. Jā. Jā, bet ir forša lietiņa. Esam izdarījuši atkal kaut ko labu. Esam attīstījuši vēl vienu segmentiņu. Un laipni lūdzam, neaizmirstiet, ka priekš šiem kātiem mums ir arī šīs auklas, šīs auklas, šīs auklas un šīs auklas. Un ļoti, ļoti piemīlīgās cenās. Tā kā gatavojamies sezonai, neaizmirstam par pelītēm un astītēm, neaizmirstam par to, ka gatoriņi vai arī lielo gatoru catfish nevienu līdaka ēst nav pārtraukusi. Varbūt viņš šobrīd tā kā mazliet sarāvušās, jo viņi zina, sezona drīz sāksies. Padomājiet par to. Un spolītēm.